Čau, mani sauc Sofija. Mani sauc Nikols. Mani sauc Bruno. Un mēs turpinam vārīt ziepes. Šodien Dastins ir mums aiz kadra. Un viņš pašlaik nodarbojas ar rakstīšanu. Iedomājies, ja tev reāli sauc Dastins, lai tas tik sudīgs vārds. Tevi sauc Dastins. Ko? Ko tu runā, Nikola? Es nomainīju savu dzimumu. Pirmkārt, mēs gribam atvainoties par to, ka epizode netika publicēta piekdienā, kā tas bija solīts, tāpēc, ka mēs principā nofilmējām viņu nelaicīgi, un mēs nofilmējām viņu Nikola virtuvē. Tas nebija pat jau. Bet tas bija domāts tas bija kā video. Tas bija domāts kā epizodes vietā. Un, Nav kā aiz kadriem. jā, un mums sasanāca gan tiramisu, gan publicēšana, tāpēc mēs bijām ļoti aizņemti ar citām lietām, par kurām mēs jums arī pastāstīsim. Bet tagad es gribu izlikties tā, ka esmu Dora the Explorer, tāpēc atrodiet atšķirību no mūsu visām epizodēm un šo. Galvi jauni. Tas ir audio būs savādāks. Tu nāc nokrāsoji? Dastin, atrodi. Tā kā, ok, atceries, kā mēs filmējam iepriekšējās epizodes, kas notika, kas bija iekļauts un kas tagad ir iekļauts. Kas mainījās? Viņš patiešām nezina, vai viņš izliekas. Izlika viņš bija. Nu tad pasaki, nu, Nu, šitā lupata. kāds lupata? Salvete. Ok, salvete. Labi, krekli jauni, ok. Jā, sadarbībā ar SMUčbox mēs esam veidojuši sev kreklus. Ar Jā, mūsu- mēs viņus veidojām, mēs pilnībā. Mēs sēdējām, mēs zīmējām. Mēs viņu Nu, taisījām bet- sadarbībā bet ar tas ir viņiem. mūsu logo. Tas ir tas, ko mēs veidojam, un aizmugurē pagriezties. Aizmugurē Nikolam un visiem mums ir, jā, špoks logotīps. Un mēs nopirkām kreklu arī Rišle, bet galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār gribējām savu kreklus. Dustin. Jā, kā tu domā? Es daudz jēpošu šoreiz, tev vajag iesaistīt Jā. pēc iespējas vairāk. Mēs nopirkām krekli. Bet kāpēc? Kāpēc tas bija tik steidzīgi? Dzīvē. Un tad, ka mēs Igaunijā, lai nepazaudētos, lai mēs būtu, zini, lai sevi parādītu labāk, ka mēs Jā. esam vienā Igaunija, komandā. mēs bijām Igaunijā, par ko tu runā? Pastāsti par to, kāpēc jā. mēs- Kas Kas tas par Igauniju? Jā, Tas tas bija Negribu Igaunija. runāt, es negribu. Tad mēs nopirkām krēklus, lai mēs Igaunijā nepazaudētos, lai mēs sevi labāk, lai varētu sevi labāk prezentēt. Prezentēt, kā mums prezentēt Igaunijā, kas notika? Par ko tu runā? Tātad viss sākās 2 nedēļas atpakaļ. Tad skolotāji mums pasauc savā kabinetā starpbrīdī. Man nav ne jausmas, kurā dienā. Pietiekami sen, lai es to neatcerētos. Mums pasauc kabinetā. Un mums pasaka, mēs braucam uz Igauniju. Mēs visi 4 ar savām atstelēm. Lupjam uz vienu otru un nesajēdzam, kas vispār notiek. un mums pateica galvenais, ka vajag produktu. Vajag produktu. Mums nav nekā. Mēs esam podkasts. Kāds vēl produkts? Jūs traki esat, es nezinu. Tāpēc Jā, nedēļu domājam. Jo mēs esam skolēnu mācību uzņēmums. Un tas ir, mēs bijām rezervē. Un tad Jā. skolotāji pasaka, es jūs biju pieteikusi. Un man likās, ka tas būs visticamāk nākošais gads, jo mūs nepaņēma. Un tagad pateica, ka mēs esam paņemti. Pēc 2 nedēļām uz Igauniju. Jā. Pēc 2 nedēļām ej pārdot produktu. Jā, mēs pārdevām piekariņi. Jā, tā tad bija tā. Skolotāja mums pasauca, pateica, ka vispār mūsu vietā bija jāizbrauc citai skolai, un tāpēc, var saprast, mēs nebijām tā pirmā izvēle, diemžēl. Un mums pateica, jums ir 2 nedēļas. Un tad mēs nolēmām, ko gan mēs varētu taisīt. Un mēs īsti nefokusējamies uz to wow produktu.
Mēs gribam kaut ko, kas ir saistīts ar mums, kas mums būtu interesanti izdarīt. Un, vispār, ko mēs varētu vispār izdarīt 2 nedēļu laikā. Bet īstenībā mēs uztaisījām visu 1 nedēļas laikā, tāpēc, ka lāzergriezējs pateica nē. Un kāds lāzergriezējs, Sofija? Kāds lāzergriezējs? Kāds lāzergriezējs? Kāds tas bija? Kāpēc mēs Kur tas izmantojam bija? lāzergriezēju? Kāds tas bija? Mēs vispār padomājām, no kādiem materiāliem mēs ko varētu taisīt, un koks, un mums bija variants vai nu kaut ko darīt no koka, vai nu darīt kaut ko ar 3D printeri, un tā kā mums ir mājturība, kurā mēs bieži darījām kaut ko no koka, puši vairāk, tad mums bija aizdomas, ka varbūt ir kaut kāds aparāts, un tad pēkšņi skolotāji pasaka, ka mūsu skolā ir lāzergriezējs, ar kuru principā tiek daudz kas darīts. Un mēs nodomājam, forši, varam izmantot. Mēs aizgājām ar mūsu skolotāju Mežu, kā gan bez viņa. Bez viņa, man liekas, nekas nenotiek mūsu podkastā. Man liekas, skolā nekas nenotiek bez Jā, viņa. bez viņa nekas nenotiek. Un arī tagad mēs nozagām viņam pagarinātā. Jā, bet tā kā mēs aizgājām, un tad tas aparāts sāka rūkt. Tā kā iekšā ir Kāds tā kādi pī. tur iekšā ir kā kāds būtu, tā kā dzīvnieks, kaut ko laustu. Un tad izrādās, ka aparātiņš nestrādā. Aparātiņš. Viņš izmērā, Volkswagen kaut kāds, nezinu. Nu, bet tā mašīna tik Skati liela. izmēra, lielāka. Es arī domāju, ka tā kā, lāzergriezējs, kas te šitādi, jā. Kas te? Bet tas ir apmēram 3 soli salikti kopā. Izstās kā avarēts bembis. Un tad mums pateica, ka, mums vajag meistaru, un tā kā varbūt viņš pat neatbrauks 1 nedēļas laikā, tāpēc meklēt alternatīvas, bet ar 3D printeru būtu čakars, mums nebūtu tā kā krāsas, tikai būtu balta vai melna, manuprāt, detaļas nebūtu tik detalizētas un var pat visu nojukt, un tas aizņems 10 reizes vairāk laika. Tāpēc mēs bijām ļoti noskumuši. Un īstenībā, ja tā paskatīties uz vēstulēm, kuras mēs sūtījām skolotājiem Mežam, tas bija, mūsu tēmas bija tik dīvainas, mūsu tēmas laucienā rakstījām, lūdzu palīdziet ar piekariņu izveidi. Skolotājs bija aizbraucis kaut kāda projekta dēļ uz ārzemēm, un tad droši vien viņš domā, beidzot, ziepju vārītāji, viņi man neiztiks. Es būšu brīvs no viņiem. Viņš cerēja, viņš domā. Mēs rakstam viņam no savu ēpastu ar tēmu, lūdzu palīdziet ar piekariņu izveidi. Pat ja viņš aizies citu skolu, mēs viņu tur noķersim arī. Jā, un tā kā viņš pat nesaprot, kādu piekarīju. No kurienes šis izvilkās? Tā kā kas notiek? Un tad viņš mums ļoti ātri atbildēja. Un viņš mums palīdzēja, un tad pēc sadēļas būtiski aparāts sāka darboties. Mēs uztaisījām 3 veidu piekarīju, kuri ir pieejami Jālatvijas katalogā. Tāpēc droši ielūkojieties un nopērciet. Cenas ir ļoti labas. Un piekariņi ir diezgan smuki. Man pašai patīk. Es vēl nevaru atļauties viņu sev nopirkt, tāpēc, ka visa nauda būtiski tikai ieguldīt šajā projektā. Un, tas bija tāda situācija, kādā mēs vispār, kāpēc mēs veidojam podcastu uz fizisku projektu? Neskaties uz viņu. Labi. Vispār tā kā mēs domājam, 12. klasē tas ir obligāts. 12. klasē arī veidojam kaut kādu fizisku projektu, tā kā, vai produktu, vai vēl kaut ko. Tāpēc mēs domājam, taisim kaut ko, kur nevajag neko fiziski darīt. Un tad mums bija 2 nedēļas, lai uztaisītu fizisku produktu. Un mums bija tikai 1 nedēļa, lai viņu patiešām uztaisītu. Tāpēc, ka lāzergriezējs sāka strādāt pirmdienā, un pirmdienā mēs arī aizgājām ar skolotāju Mežu. Un tā viss arī izdevās. Es braukāju uz depo un prasīju pušiem naudu. Bruno ļoti čakarējās. Jā. Cik apmēram es jau runāju, cik apmēram ieslēgta kamera? Laik 10 minūtes. Mēs runājam laik 10 minūtes. 40 minūtes viņa ieslēgtas. Jā. Ok. Labi, tad mums ir laiks. Un tad jā. Mums, lai veidot vispār stendu, mums bija ļoti daudz, kas jādara. Dustin, pastāstīja, kas mums bija nepieciešams, lai vispār organizētu mūsu stendu. Izņemot Sofijas kreativitāti un organizēšanu. Tu visu kaut ko saprati, mums naudu prasīja.
Mēs tur kaut kādu statīju nokapt, mēs kaut kādu tur, nezinu, kastīti kaut kāda bija kaut kāds, es nezinu, kaut kā, ķēdi mēs pirkām 3 metrus garu piekariņiem. Es nezinu, mēs aplīšus griezām par brūnu. Sienas līmējām. Ļoti detalizēti. Nu, es nezinu. Nē, nu es labāk neizstāstītu. Nu, ok, īsumā mums Bija bija gaismiņas. gaismiņas, kasītes, kurās bija novietot mūsu piekariņi, 3-kājainais šķūrs, uz kura bija uzkarināti mūsu 3 veida piekariņi, lai es varu vienkārši iedot. Kastīte ar kvītīm, 2 plakāti, daudz aplīšus, kuru mēs salikām. Mums skolotāji iedeva Latvijas karogu, lai mēs uzliekam. Arī galdautu mums skolotāji iedeva. Daudz kas bija no skolotājas. Jā, un arī, protams, mūsu apliecinošs dokuments, ka mēs esam oficiāls uzņēmums. Bet salīdzini mūsu galdu uz pārējiem, īpaši igauņu uzņēmējiem, cik ļoti viņiem nekā nebija. Bija vairāk, viens cilvēks, ko arī intervēja, ir pilnībā viss tukšs, apliecinājums, produkts. Visi. Tas ir simpli. Bet mūsu uzreiz iešāvās. Mēs nošāvām kādu. Nu, mēs bijām ļoti pamināti. Ko viņš izdarīja? Ar ko tieši jūs iešāvāt? Kad tas bija? Aprakstiet situāciju. Ok, policists atnāca. Bet kā vispār tika organizēts process? Mēs arī vienojamies. Mums bija piekariņi, mums bija 2 plakāti ar QR kodiem un vizītkartes. Bet mums arī paveicās ar to, ka mums izrādās skolu ir laminētājs. Un tieši vizītkaršu formātā, tā plasmasa, kurā mēs visi likām. Būs pievienots bildītes, neaizmirsti. Un tad kā bija organizēts brauciens? Kā tas notika? Caur pakaļ. Kā tas ir organizēts? Nu, vispār Kā brauciens, tieši daļa? Tieši brauciens? tā kā brauciens, viesnīca, ko mēs darījām. Viesnīcā bija ļoti jautri. Viesnīcā bija ļoti jautri. Bet tās ir lietas, ko mēs mums priekšā nevaram teikt. Lai ēdiens bija ļoti labs, tā kā viesnīcā bija rālabs. Viesnīcā Jā. bija tik labs ēdiens. Jā. Tas bija ļoti garšīgi. Tas ir svarīgākais. Tātad pelmeņi. Kāpēc mums patīk pelmeņi? Tu būtu pelmeņi. Nu, ok, mēs iesēdāmies tramvajā līdz Zinātņu akadēmiskiem. Tur mēs satikāmies ar citiem SMU, mēs ar viņiem nerunājām, bet mēs stāvējām tuvumā, un tad mēs iekāpām jau autobusā līdz Tallinai. Mums bija piestāšanās vietā, kur visi aizķāpoja uz toleti, un tad mēs braucām atpakaļ. Cik apmēram aizņēma ceļš? 4 stundas? Vairāk bija. Vai 5, 4 Nu, ok. puses šķiet. Tad mēs aizbraucam līdz viesnīcai, mums iedeva 1 stundu, lai visas savas mantas saliktu. Mēs to arī izdarījām. Un tad, kas mums bija? Jā, Dāsni, kas mums bija? Jūs vēl tagad visu laiku Jā, Jā. man apnika, ka vienai runājot. Mēs Ja tevi mums- iesaistīsim, līdz Jā. tu pats runāsi. Ja mums būs liela auditorija, viņi domās, ka es vienkārši neļauju jums runāt. Es vienkārši tur pistoli šeit. Kā. Nē, skaties, ir 2 opcijas. Vai tu turi pistoli, lai vai nu mēs nerunājam, vai tu turi pistoli, lai mēs runājam? Man liekas, ir abi. Tur Abi. pistoli, dari, ko es saku. Jā, apmēram. Runā. Nu, Runā. stāsti, kur mēs devāmies pēc viesnīcas? Nerunā. Pēc viesnīcas? Pēc viesnīcas mēs iesēdāmies autobusā, tad mēs braucam uz kaut kādu šī iepirkšanās centru. Konferenci. Tad tas bija Bija tas tirzniecības centrā. tirzniecības centrā. Jā. Mēs tur aizgājām. Mūs aizveda uz kinoteātri, tur, kur bija organizēta šitā konference. Tur cilvēki mācījās runāt, pičot. Kurām vispār valstīm bija jaunieši? Latvija, Igaunija? Igaunija un Somija. Lietuva nebija. Vēl tur ukrainieši bija. Nu, bet tas ir, Bet, nu, bet tas ir ukrainieši, kuri dzīvo vai nu Jā. Latvijā, vai nu Igaunijā, vai nu... Tas ir tādā nozīmē. Mēs arī tiksim līdz tiem ukrainiešiem, kuri bija mums tieši blakus ar cepumiņiem.
Pa balonu. Jā. Tie bija Ukraina? Es nezinu, kāpēc mēs sakam, tas mazsvarīgi. Jā, tas ir mazsvarīgi. Kaut kā neko nenozīmē, bet... Jā, bet man liekas, vienīgais trūkums, ka viņi nerunāja angliski. Nerunāja angliski? Viņi runāja tikai krieviski. Nu, Ukraina. Jā, tāpēc arī domāju, kāpēc viņi nerunā angliski, tāpēc arī saku. Jā. Es nezinu, kāpēc viņš saka. Tāpēc, ka es to sākot domāju, tā kā man kāds teica, ka Igaunija arī daudz krievalodīgi, un tāpēc tā kā, mēs varam paši izmantot angļu un sanāk krievu. Tāpēc, ka Igauni, neviens no mums neprot. Un tad es domāju, bet kāpēc viņi visu laiku tā kā izmanto tikai, krievu, un es domāju, ok, varbūt viņi pie viņiem tikai nāk krievalodīgie. Es jau nezinu, tā kā. Bet izrādās viņi ir no Ukrainas, un es līdz pēdējām gribēju, mēs pie tā atgriezīsimies. Vienkārši atcerieties to momentu. Mēs aizmirsīsim. Es neaizmirsīšu. Viņas grūti aizmirst. Tu aizmirsīsi. Ok, konferencē mums runāja Glebs Malca, kurš ir piči runas profesionāls. Kaut kas tāds. Kurš mēģināja jauniešus sagatavot piči runām. Un arī nāca daži jaunieši, kuri mēģināja savu piči runu prezentēt. Un starp tas patiešām ļoti palīdzēja, tāpēc, ka es blociņā pierakstīju visu to svarīgāko, ko mums vajadzētu pielikt mūsu runā. Un pēc konferences mums rādīja filmu ar nosaukumu Free Money. Tā ir igauņu filma, cik es sapratu par Bitcoin. Ko es varu par to pateikt, Dustin? Nē, sižets diezgan interesanti. Pasastīj īsumā, ja tev vajadzētu. Aprakstīt. Bez spoileriem. Vai kas tas ir? Nevar ar spoileriem. Nē, no spoileriem. Ar spoileriem. Bez spoileriem. Brīdinājums, ka ir spoileri. Nespoiler. Nē, filma bija par cilvēku, kas jau neatprots, kā viņš sauca, bet tas, tā kā pašas filmas sižets sākās tur kaut kādā 2010. gadā, tad, kad vēl sākās tā kriptovalūtas iesākumi par to, kā varbūt viņa mainīs pasauli un tam līdzīgi, tad, kad tas ir kaut kas evolucionārs. Tad tur pakāpeniski sižets, spoileri, tur, es nezinu, bitkoins pacēlās, tur kādu no kuģi nometa, kāds uzsprāga. Labi, bitkoins tur pacēlies, jā. Kā es varu kaut ko pateikt, ja es nevaru spoilēt? Tas ir sižets. Es varu pateikt kā 3 lietas, kuras tika akcentētas. Pirmkārt, cilvēku vēlme ļoti stipri ieciklēties naudā, ka viņš pat, jūs redzēsiet tās beigas, ko viņš ar sevi izdarīja, tikai lai atgūtu bitkoina vērtību, jo tagad, kad viņš to izdarīja, to, ko viņš izdarīs, viena bitkoina vērtība bija ļoti, ļoti zema, un viņš izdarīja to, ko viņš izdarīja, lai viņu pēc kaut kāda laika, viņam bitkoina vērtība ir ļoti augsta, un otrs ir attiecības. Jāsaprot, kam tu uzticies, tāpēc, ka tur bija prezentētas 2 attiecības, viena ar bagātniekiem, un otra ar nabadzīgākiem, kuri meklē to naudu. Un tad tā meiča, nabadzīga, viņa mēģināja izdarīt visu, lai tas viņas vīrietis atceras to kodu. Viņi pat sēnes rīja. Spoileri? Ko? Tas ir sižets, te nav spoileri. Viņa pat sēnes spirka kaut kāds tabletes, tikai lai viņš atcerās. Viņa veda viņu pie hipnotizētāja, tikai lai viņš atcerās to kodu. Bet otrās attiecības viss bija saistīts ar internetu. Pat kāzas tika vienkārši publicētas kā live stream Instagramā. Jo tas nebija. Īsāk sakot, cilvēki dara visu naudai un esi uzmanīgs, ar ko tu iemīlies. Jā. Un filmā par kriptovalūtu. Principā tās, jā. Un tad mēs atgriezamies mūsu viesnīcā un tā viesnīca ir tik laba. Eidanos, viņa ir tik laba. Vienīgi televīzija ir visu vācu valoda. Mēs skatījāmies Simpsonus vāciski, bija ļoti jautri, jo mēs ne vārdu nesaprotam vāciski. Bet
istabiņās. Kāda balss ir Bārtam vāciski? Es nedzirdēju Bārtu, mēs dzirdējām tikai Homēru. Nu, kāda viņam ir? Es neatceros. Es balsis un sejas neatceros. Nu, kas bija istabiņā? Mūsu istabiņā bija es, Dastins un Bruno. Mums bija ļoti jautri. Manā istabiņā bija es un Kupča Elīna, viena no SM multispauks dalībniecēm. Un pie mums arī piebiedrojās, vienkārši atnāca pie mums arī Semija, otra spauks dalībniece, kura brauc ar mums kopā. Un mēs eksploatējām čaļus. Viņi mums guldināja kreklus, palīdzēja. Nevar tā pateikt to bez konteksta. Mēs paņēmām un eksploitējām čaļus. Tā nevar. Naktī griezām tos debīlos aplīšus. Mēs arī aplīšus viņi grieza, viņi daudz ko darīja. Vīrieši. Es sēdēju uz grīdas. Viņš klausījās baumas. Sieviešu drāmas viņš Jā, klausījās. tur Bruno un Dastins, viņi taisi, kaut ko tur darbojās, kaut ko tur graizīja, tur kaut ko raudāja, jo tik daudz darbi ir, un es tur klausījos un baumas par cilvēkiem, ko es vispār nezinu. Jā, So tagad man viņš ir to komentēja. Viņa ir bitch, oh my god, viņa nevarēja tā I izdarīt. mean, jā. Tā kā, Viņa bija bitch. jā. Liks tāds griež apstā. Apmēram. Ko viņi tur saka? Kas tur notiek? Ar ko notarbojas cilvēki manā vecumā? Ko? Bet pēc tam nākamajā dienā mēs pamodamies un mēs ļoti garšīgi pāēdām. Tas bija jauki. Un Es apēdu 3 Nikolus. tu izēdi Niko. Nē, tajā istabiņā daudz kas bija dotis. Man sūtīja bildi, kur Nikols ir virsū Bruno. Ko man domāt? Tas smaidam. Tas bija man, nevis viņai. Labi. Un arī to, ko mēs darījām pa nakti, mēs vienkārši gatavojam piču. Mēs līdz kādiem 2 sēdējām un domājām to, kā mēs runāsim, jo mums bija limitēts laiks. Tas ir elevator pitch, kas nozīmē, ka mums ir lifta braukšanas laikā, tā kā metafora, vienkārši noteikts laiks kā apmēram 2 minūtes, mums ir jāprezentē savs produkts. Un par to inovāciju mēs gribējām teikt par QR kodiem, un izrādās, mūsu QR kodi nestrādā. Bruno, tu negribi par to parunāt? Jā, tu negribi. Ir ko tu komentāri pievienot? Tev nav par to komentāru? Bruno netīšām izmantoja lietotni, kurā ir jāmaksā par QR kodu lietošanu. Un tieši viņš strādāja pirms brauciena, un tieši tad, kad mums vajadzēja pārdot mūsu produktu, es noskanēju QR kodu. Un viņš nestrādā. Un mums ir viņš visur uz 70 vizītkartēm. Uz 2 lieliem plakātiem pie sienas. Un arī pēc tam mēs ātri izveidojām QR kodu, ko mēs ielikām datorā. Un paldies Dievam, mēs rādījām to, bet neviens arī neskanēja, tāpēc. Un te mēs vispār atgriežamies pie tēmas, kā Junior Achievement ir organizēts dažādās valstīs. Pirmkārt, Latvijā viņš organizēts ļoti aktīvi, tātad katru dienu gandrīz tiek publicēts kaut kas storijā, kaut kas profilā. Savukārt, Junior Achievement Estonija ļoti maz ko publicē. Vēl es mēģināju atrast uzņēmumus, kurus esmu redzējusi pasākumā viņu mājaslapā, jo es domāju, ka varbūt viņam tādu pašu mājaslapu kā mums, kur var redzēt katalogu, noteikumus, ieteikumus, dokumentus, visu. Tur es neatradu neko. Vēl izrādās, viņi laiž droši vien pārdošanā visus iespējamus produktus. Tāpēc, ka viņam vēl nav izveidots tas pamats, ka viņi var atlasīt uzņēmumus. Tāpēc, ka mums blakus, es gribu, lai pastāsta Dastins, kāds uzņēmums mums bija tieši blakus. Tu par tiem cepumiem? Es par tiem cepumiem. Es jau izstāstīt varu.
Bet tā kā es to izstāstīšu, labi neizklausīsies. Nu, izstāsti. Es gribu, lai Nikols parunā. Nu, labi, Niko, parunā. Es tev atļauju. Nikol, apraksti, kādi bija tie cepumi? Apraksti to formu. Nosaukums bija fucking cookies. Un no sākuma, Viņa nelamājas, tas ir nosaukums. jā, tas ir nosaukums. Tas ir viņu oficiāls nosaukums, vismaz to viņi pielika. Un viņam bija balons, un es līdz pēdējiem cerēju, ka tas ir cīsiņš. Un ka viņi pārdod cīsiņu mīklā. Vai kaut ko saistībā ar cīsiņiem. Nē, nu, Un tad ir pastāsti, Tas Nikola, saistās ar cīsņiem, bet nedaudz citiem citādā. cīsiņiem. Ir Nu, pastāsti, tā Nikola, jā. metaforas Kas par cīsņiem. vulgārismu tur bija? man liekas, ka tagad visi jau ir sapratuši, kādi cepumi tie bija. Kas tas bija par balonu beigās? Caurspīdīgie baloni, ko atrod vecāku Prezervatīvs. šuplādēs. Prezervatīvs. Vienkārši prezervatīvs. Rosts prezervatīvs. Un es līdz pēdējiem gribēju cerēt, nu nē, tas nav. Nu ne jau Junior Achievement Estonia. Es vienkārši saprotu, cik lielā līmenī ir Junior Achievement Latvija. Nu ne jau Junior Achievement Estonia atļāva kaut ko tādu. Ne jau. Tie ir cīsiņi. Cīsiņi miklā. Vai kaut kas vēl? Hotdogi? Kāpēc gan nē? Un tu beigās tie ir dažādi izmēra. Kas? Tie ir dažādi izmēra pīķi. Cepumi ar glazūru. Pīķi formā. Saprotu, ka es censūru. Oficiāli pasākumā. Un viņi piedāvāja nopirkt ģimenēm, kuras gāja kopā ar bērniem. Es vienkārši redzu, kā viņš ar vizītkartēm bāž vizītkarti un rāda uz viņu stendu mātei ar bērnu. Like, es Viņi vēl bija iesaucis, tā kā ņēmri, Jā, un viņš man piedāvā tā kā, nu, jebkura izmēra ir. Nice, es negribu. Paldies. Jā, un tur tāds, mazliet cepums maksā eiro. vai ne, arī tik dārgi, dārgi, tik dārgi pārdeva vēl pie tām. Nu, varbūt, nezinu, Igaunijā citas cenas. Ne, nav tik Varbūt viņiem kaut kāda mīkla savādāka. Gluten free or something. Nu, labi. Nā. Bet nu, ja tu gribi pārdot to, fine, tas var būt funny, bet tas, ka piedāvā ģimenēm ar bērniem, tas, kāpēc? Mums jau kārtējo reizi izdodas analizēt visus uzņēmumus, un šī bija patiešām laba iespēja analizēt citas valsts, tādas pašas programmas Junior Achievement Latvija un Junior Achievement Estonia. Un mēs sapratām, ka es gribu cerēt, ka viņi nevarēja oficiāli reģistrēt viņu tā, ka viņi vienkārši tā uzlika, bet viņu mājaslapā viņi pārdod citu veidu cepumus. Tāpēc, ka ja oficiāli viņiem atļauj mājaslapā publicēt kaut ko tādu, nu, tad tas ir vienkārši, es nezinu, tik jābūt. Okay, tu biji tēmā par piču iepriekš. Kā tev gāja pičā? Jo pičoja Sofija. Jā. Protams, ka Sofija. Es pičoju, bet tur īstenībā bija ļoti smieklīgi. Pirms mēs vispār devāmies, mēs nolēmām veidot reklāmu. Un mēs viņu filmējām promenādē zem Dienvidu tilta. Un mēs filmējām viņu ilgi. Un es paspēju saslimt. Man bija ļoti liels klepus. Man vairākas dienas nebija balss. Un es izklausījos kā pēc vecas smēķētāja. Un tajā dienā, kad mēs braucām uz Tallinu, es domāju, nu nē, paliek jau labāk. Nākamajā rītā es pamodos, un es nevarēju normāli parunāt. Tieši tajā dienā, kad man vajadzēja pičot, un kad man vajadzēja prezentēt mūsu produktu. Un tad es līdz pēdējām mēs gatavojam arī Nikolu pičam. Un principā es nostāstīju, un arī mēs vienojamies, ko mēs sakam. Tajās divos naktī. Un tad es līdz pēdējām cerēju, ka man paliks labāk. Man palika labāk, un es nopičoju. Ir arī video, es nezinu, vai mēs viņu liksim kaut kur. Varbūt. Un
Un, man liekas, es nostāstīju 1 minūtē no stresa, tāpēc, ka es aizmirsu kaut kādu daļu. Bet viņi jautāja jautājumus. Un arī, kā organizatori, labi, varēja vispār, pirmkārt, organizācija bija netik laba. Teikšu godīgi, kā var visu uzrakstīt? Man ir valoda šodien problēmas. Jau uz vakara pusi man ir valoda problēmas. Kā varēja visu pilnībā informāciju uzrakstīt igauņu valodā, kad tu zini, ka pasākumā piedalās vairākas valstis. Visas aptaujas, kuras mums tika nosūtītas, kuras jāizpild līdz noteiktam laikam, man vajadzēja skriet pie informācijas stenda un jautāt, ko tas nozīmē, ko mums vajag rakstīt. Un arī viņi runāja tā kā savas runas vairākoties igauņu valodā, par to labi. Bet tur bija žūrijā viena sieviete, kura angļu valodu nepārzina. Viņa vienkārši visu laiku sēdēja. Tā kā nopietni, un ne tikai man, es jautāju vairākiem cilvēkiem, arī Elīnai, vai tur bija tā viena sieviete, kura nesaprot angļu valodu vispār. Es nedomāju, ka es tik slikti runāju. Tā kā varbūt no stresa es kaut ko varēju pateikt nepareizi, bet ne jau tā, lai cilvēks visu laiku. Tā kā apmēram, un viņi uzdeva jautājumus, kā mēs pelnam naudu ar sociālu projektu, kurš nepelna naudu. Un tad es viņiem sāku stāstīt, mums, pirmkārt, mēs kā podkāsts, mēs varam taisīt reklāmu, piemēram, Box reklāmu, un mēs veidojam krēklus, un visu mūžu mums uz muguras būs viņu logo, tāpēc visur parādīsies viņi. Un arī mēs taisam piekariņus, ar kuriem mēs pelnam naudu. Un tad viņi sāka jautāt, cik mums ir skatītāji, es kaut ko samuldu, es nezinu, cik mums bija maksimālais. Es priecājos, ja mūsu podkāstu noskatās 3 cilvēki. Mana mamma, Nikola māsa un skolotājs Mežis, un tagad arī skolotāja Ingūda Gustava. Mēs tomēr tikām līdz brīdim, kad mēs varam ar lepnumu parādīt skolotāju. Mēs darām, un mēs to darām YouTube, šeit, piesakojiet. Mēs to darām Instagramā, piesakojiet, un mums arī piesakoja. Un tāpēc, es nezinu, cik mums ir maksimālais. Es priecāšos, ja būs 3. Un tagad 4. Un man vajadzēja kaut ko samuldēt. Un es apmēram aprēķināju, ka parasti mums varbūt ir tik. Un tad bija kaut kādi vēl stulbi jautājumi, kuri vispār es nezinu, vai viņi bija vajadzīgi. Piemēram. Tu redzēsi. Tev Dastis parādīs to video. Un ar to arī viss bija. Es biju pēc tam visa sarkana pēc šīs runas. Man uzreiz man stresa nebija runas laikā, un man stresa nebija pirms. Kā biku bija, bet ne tik daudz. Bet pēc runas man bija vienkārši tik karti, no stresa, ka tu vienkārši izej ārā un viss ir kārtas. Un man bija šis outfits, džempers un krekls. Un tad es domāju, jau es smirdēšu kā cūka. Tāpēc, kas viedri. Un tad mēs veiksmīgi pārdevām 4 piekariņus. Jā. Plāns bija 1. Un cerības bija uz 3. Tāpēc mēs jau paveicām visu, ko mēs varējām. Protams, pirka to piekariņu, kurš ne īsti patīk Nikolam. Viņš ir viņa visnemīļākais, bet man tieši otrāk viņš ļoti patīk. Tas ir tas, kurā ir daudz detaļu. Un pie mums piegāja puisis, viņam kādi varbūt 20 gadi. Kurš teica, es mīlu latviešu sievieti. Un viņš nopirka no mums piekariņus. Jā, viņš sāka tur stāstīt angliski, ka viņam ir draugi no Latvijas un ka viņam ļoti patīk latviešu sievietes. Un viņš pateica latviski šo frāzi, protams, bija nepareizi, bet vienalga, es mīlu latviešu sievieti. Super, nopēc piekariņa. Un tad viņš sāk ar mums strīdēties. Pieliec to 1 centu, es negribu maksāt 2,99. Es samaksāšu 3. Un es saku, bet es nevaru. Tā ir fiksēta cena. Nopērc savu kaut ko jauku. Un viņš pat maksāja ar karti. Un arī ar karti tas
tas aparāts, kurā varēja iepīksināt savu karti, viņš bija arī igauņu valodā. Nu, vai es izskatos pēc cilvēku, kurš šim igauņu valodu? Donē, es tādā bibliotēkā. Tā ir spāņu valoda. Un la bibliotēkā. Tas, ko viņš teica, Donē, es tādā bibliotēkā. Un tas īstenībā bija diezgan labs brīdis iegūt pieredzi vispār, kā jāpārdod produkts. Un kā, protams, cilvēki, kuriem mēs potenciāli viņu pārdodu, tātad vairāk pieaugušajiem. Vismaz pie mums gāja vairāk pieaugušo. Arī bija viens vīrietis, kurš principā novērtēja, tāpēc, ka mums bija iespēja piedalīties nomināciju izlozē, un gāja cilvēki ar mapītēm, un mums trāpījās tieši cilvēks, kurš ir ļoti saistīts ar psiholoģiju. Un viņš uzdeva kādus 10 jautājumus par to, kā mēs aizsargājam jauniešu datu bāzi, tāpēc, ka mēs viņiem jautājam, kaut ko mēs prasam no viņiem ziepes, kā viss tas notiek, vai mēs nepadarām to sliktāku, un tā tālāk, un tā tālāk. Es vienkārši biju šokā no tā visa. Bet es, man liekas, atbildēju uz visu viņu jautājumiem, viņš pēc tam pasmaidīja. Tā kā, tu labi prezentēji produktu, un aizgāja prom. Tā kā, viņš ar nopietnu seju man jautā tos visus jautājumus. Kā jūs aizsargājat jūsu jauniešu datu bāzi? Kā jūs to darat? Vai tas nebūs slikti, piemēram, cilvēku mentālajai veselībai? Vai tas patiešām palīdzēs? Varbūt jūs varat izmantot kaut ko citu. Un tad viņš pasmēra, tu labi prezentē. Aiziet prom. Ko man vajadzēja šo darīt? Raudi. Jā, apmēram. Un noslēgumā mēs devāmies uzreiz uz autobusu un braucām mierīgi mājās. Un tad nākošajā dienā mums iedeva skolu brīvdieniņu. Ne jau skola, bet skolotāji. Nē, skola. Viņai jau vajadzēja to droši vien sarunāt ar valdību. Jā. Okay. Man liekas, ka jā, tas nebija vienkārši nenāciet, tas jums visu attaisošu. Viņai arī jāpaskara, kāpēc pēkšņi 6 cilvēki pazuda no skolas. Tieši tie, kuri brauc braucienā, viņi atgriezās. Viņi atgriezās. Un noslēgumā šī bija lieliska pieredze, un mēs viņu piedzīvosim arī Rīgā. Diezgan interesanti, kad mēs pieteicamies Cits bazārs, mūs atraidīja. Mums pateica, nē. Mēs vienalga aizgājām, intervējām cilvēkus un analizējām. Un tās bija, man liekas, vislabākais. Mēs aizgājām, mēs redzējām, kā cilvēki organizē savu standu, un tas mums ļoti palīdzēja organizēt savu standu Tallinā. Bet Latvijas pasākumā Dastins būs viens pats. Jā, es tur neiešu viens. Bet es to darīšu. Pārdosim mūsu piekariņus. Tu pārdosi piekariņus tās. Nē, tev skolotāji arī tur būs uz dažiem brīžiem. Man tas nekā nepalīdzēs. Bet tas būs latviešu valodā. Jā, tev nevajag. Nezinu, kurā valodā tas ir. Tev tikai jāstāv un jāpārdod piekariņu, un tad jāpičo. Ko? Un tev vajadzēs pičot tāpat kā Sofija. Tev tik ir bet video. latviski. Jā, latviski. Jā, tev ir piemērs. Iztulko latviešu valodā un viss. Mēs tevi sagatavosim. Jā. Un tad arī būs tāds pats pasākums Helsinkos, kur, es domāju, mēs visi būsim. Bet tu neteici man, ka tu domā, ka mani grib atstāt? Jā. Skota grib tikai dot Dustinam iespēju, tāpēc, ka viņš izdzīvos visu to murgu Rīgā. Un tad viņi grib, lai mēs ar viņu braucam. I don't know. Tā kā, ja būs iespēja braukt, tā kā, tas jāsarunā mūsu starpā, tā kā, kurš grib braukt, kurš te grib. Es neko es neizdarīšu. Tu gribi uz Helsinkiem pārdot? Tāpat kā Igaunija. Somija. Kad tas būs? Kaut kādu nav precizēta datumu. Kad martā? Nē. Marta sākumā. Nē. Ko nē? Nē. Helsinki būs pēc Rīgas, bet Rīga ir 23. martā. Kā tas var būt tad marta sākumā? Mais. Dunduks tu esi. Kāds teica mais? Teici marts. Nu, mais.
Liekas, māja sākumā. Man liekas arī. Nu, redzēsim. Tu gribi? Pārdot. Kur tieši? Tagad par Helsingiem runā? Jā. Pēc nē. Tad es palieku. Jā. Trietā mēs brauksim? Jā, man liekas, ko tu gribi, lai 3 un 3. Ko es par savu Nikolu darīšu? I don't know. Es pēc viņa darīšu. Bruno, tu darīsi. Tas nav tas pats. Es par savu draugu darīšu. Tā ir Bruno. Nu, cerēsim. Jūs tiešām gribat, lai es to Rīgas pasākumu eju pilnīgi viens? Nu, Nu, nav man cits tā izvēles. izvēles. Tad vai tur obligāti jāiet? Jā. Mūsu skolā ir vēl kāds SMU, kurš varētu piedalīties. Elīnas. Nu, bet ir iespēja vairākiem. Un viņa nosauc tikai 3 vietas, tā kā, un Elīna arī netiek sanākt 2. 4 paliek brīvas. Kur tu atradīsi vēl 4 cilvēkus? Ar uzņēmumiem. Kur? Šeit viņi ir. Un principā tu vari iet ar Rišali. Rišal, kura es viņu bumbu angļu valodā. Es viņu saprotu, pašam sastādīt teikumus, man ir problēmas. Un tu gribi, lai es ar cilvēku, ar kuru es varu komunicēt tikai angļu valodā, iet ar manīm. Jā, bet viņa visu postos tā kā Instagramā vismaz. Tā kā es nezinu, vai tu varētu. Ko tas dod? Nu, tā kā, ka vismaz mums būs footage. Vismaz. Nu, labi. Bet iepriekš gāja runa par pitchu, Nu. un man arī bija elevator pitch. Jā, un tagad mēs atgriežamies pie tā momenta, kad izrādās, mēs esam tik aktīvi skolēni, ka mums ne tikai SMU. Es piedalos Future Heroes projektā un Eiropas Parlamenta Veselības skolā. Nikols piedalījās Greenhouse'ā un arī Eiropas Parlamenta Veselības skolā un arī SMU. Dasis, piemēram, gribēju iekvost tev pirkstos tikko. Dasis, piemēram, ir mūsu SMU un arī iet klinšu kāpšanā. Bruno vispār dejotais skauts, Eiropas Parlamentas Veselības skolas dalībnieks, SMU veidotājs un vēl sazinu kāds. Tāpēc stāsti lūdzu par Greenhouse, ko tas nozīmē, ko tu darīji. Tad Greenhouse, tas ir Rīgas biznesa skolas Greenhouse programma, kas notiek tagad 3. gadu, un tas ir būs pieteikšanos kādi 60 cilvēki plus mīnus 2 jomās, var teikt programmēšanas un tīri biznesa jomās, un tā ir praktiski 3 nedēļas iztestē, kā būtu studijas Rīgas biznesa skolā. Un es biju IT jomā, programmēšanas jomā, jo tā ir interesanti, jo man biznesa īpaši nevajag. SMU. Tur ir IT biznesa. Es esmu IT cilvēks. Okay. Un tur bija divas lekcijas personā, 3, 2, un tad nobeiguma 3. Un tur viņas bija kādas 7-8 stundas gāja. Un pietiekami ilgi. Tur bija ļoti daudz informācijas. Es nevarētu īpaši apkopot viņu. Bet man te paudīja daudz informāciju tagad. Un tur arī gāja runa par pičošanu. Jo mums vajadzēja elevator pitchu taisīt, ka mēs pičojam sevi. Skolas direktora, īstenībā man liekas, tur nebija direktors. Bet mums teica kaut kādu, kas šķiet, ka būtu direktors. Bet tie bija 2 cilvēkiem. Un tas ir burtiski elevator pitch. Rīgas vismaz, man liekas, arī Latvijas garākais lifts, kas ir Radisson Blu viesnīcā, kas ir 45 sekundžu tieši. Viņi teica, kad ir mērīts, ir tieši 45 sekundžu brauciens no apakšas līdz 27. stāvam, man šķiet. Kāds. Diezgan liela atstarpe. Un tur bija, man nepatika. Runāt nav patīkami. Jo es iekāpu liftā, un tur, lai cilvēkiem, kas klausītos un dotu atsauksmes, lai viņiem nav 60 reizes jābrauc augšā lejā visiem cilvēkiem, viņi bija pašā augšā, un viņi no televizora un ar mikrofonu klausījās liftu, kas bija.
un es iekāpju liftā. Viņa saka, es atrunāt, kad aizveras durvis, negaidi, ka pateiks aiziet vai kaut kas tam līdzīgs, kad durvis aizveras, tu runā. Es saku, nu labi, atveras durvis, es iekāpju iekšā, es pastos uz priekšu, un ir milzīgs kameras komplekts, un izskatās kā ierocis uzlikts uz stenda, un man likās, ka man tūlīt uzspridzinās, kad es iekāpu tur. Un es domāju, kas tas ir, un tur vēl mikrofons bija garš, nolikts pie sejas, un es stāvu. Nu labi, pagaidīšu, kad aizvērsies lifta durvis. Nu labi, pagaidīšu. Un aizver kādas 10 sekundes, līdz lifta durvis beidzot aizvers. Es domāju, ka kaut kas salūz, man jau jāsāk runāt, es nesaprotu, kāpēc viņas tik ilgi veras ciet, es tur stāvu un baidos. Un tad beidzot aizveras durvis. Iedomājies, ka viņi visus to redzēja tā kā no paša sākuma, tā kamera, un vienkārši... Tas par ko es baidījos tieši. Un aizveras durvis, un es sāku runāt, un viss projekts ir angliski arī. Un es sev pičoju, un es praktiski par sevi daudz nerunāju, un es stāstīju par Vāram Ziepes šo projektu. Ko teicu? Nu, tas ir projekts, kas mēģina ierosināt cilvēkus taisīt kļūdas, jo kļūdas ir labas. Un viss 45 sekundes praktiski par to nostāstīju. Un es drebēju. Kad man ir bail vai stress, tad es sāku it kā svīst, bet man viss arī paliek ļoti augsts. Man bija ledaini kāju pirksti un roku pirksti. Bija it kā es pliks ielecu -20 grādu Daugavā. Es salu nost. Un es augšā, kaut kur pie augšas sāku trīcēt nedaudz vairāk, pietiekami, lai būtu redzami, jo es izkāpu augšā. Visi sāka aplaudēt, es domāju, kāpēc aplaudēt, tas bija briesmīgi, jo man nelikās, ka bija labi, un visi teica, tev bija tik fantastisks, tev bija tik labi, un es domāju, nebija. Un tad pateica, ļoti, ļoti labi, tikai kaut ko tur beigās sāki trīcēt. Kā suns. Kā tavs suns. Kāds labs suns. Kā tavs suns. Bet interesanti. Un kāda jums vispār mērķis programmai? Tā kā ne tikai izmēģināt studijas, bet jums vajadzēja kaut kādu projektu droši vien veidot. Jā, mums vajadzēja grupās taisīt projektu. Pastāsti par mentoru. Mēs daudz ar mentoru nerunājām. Mēs kādas 2 reizes ar mentoru parunājām. Saģi. Ko tu niedz? Tu te man pirksts nebāzmā, jā? Mums bija projekts, kur mums bija iedots challenge. Un tajā challenge... Kur pirmais izdērs 3 minūtes? Un tur bija, visiem vajag uztaisīt prezentāciju, un manas grupas challenge bija, ka vajadzēja padarīt pasauli un ceļošanu zaļāku, kad ir biznesa ceļojumi vai IT jomās. Mēs izdomājām car sharing, mašīnas dalīšanās aplikāciju kā Bolt Drive, bet tikai ar elektriskiem automobīļiem. Un mums bija kādi 7 slaidi, mēs tā, pietiekami nostāstījām. Un mēs skatījāmies, ko citi stāsta. Un viņi bija viena grupa, kas gribēja uzlabot Rwandu, kas tā ir viena valsts Āfrikā, kas ir ļoti atvērta inovatīvām idejām, un tā ir gatava taisīt riskus. Un viņi pateica, ka mēs ar e-pastiem sarunājāmies ar Rwandas kaut kādu augstu amatu, es neatceros vairs, kas tas bija, bet tas bija augstā amatā. Mēs ar viņiem sazinājāmies un pastāstījām viņiem par mūsu idejām un plāniem nākamo 10 gadu garumā uzlabot ar mākslīgo intelektu jūsu valsti. Nebija iespējas uzvarēt to grupas daļu. Bet viņi uzvarēja? Nē. Viņi neuzvarēja. Viņiem bija kāda 3. vieta, man šķiet. Kam bija 2. vieta? Es neatceros. Mums nepateica vietas, bet es biju numur 13 un bija 14 komandas. Jā, bija 14 komandas, 14 prezentācijas kopā. Diezgan forši. Un arī viena lieta, kas tev jāpiebilst, ka, kad tu iestāsies Hesburger darbā,
Jā, viņi pateica, ka, ja vajag, tā kā, kāds bija? Rekomendācija. Jā, rekomendāciju, jo vajag kaut kur universitātē, citai vai kaut kādam darbam, var Rīgas biznesa skolai atsūtīt e-pastu, un viņi atsūtīs rekomendācijas vēstuli. Tev būs mazāka konkurence Hesburgerā. Jā, es varu pārdot 2 cheeseburgerus. Nu, pat joki, bet tas ir diezgan interesanti, tāpēc, ka... Nu, labi. Joki. Kā omīte. Nu, bet es esmu vecs cilvēks, ko tu gribi no manis. Un... Vai tad es neesmu vecāks par tevi? Bet tev prāta mazāk. Nē, nu jā, bet nav konkurence liela. Džimrāķis. Tas vēl mazāk. Katru reizi, kad viņš paceļ kaut ko. Smadziņu šūni izdilst. Tas nav kā tas strādā, es tikai par runāju. Tu apmaini smadziņu šūni pret muskuli. Tu apēdi. Kas tas ir? Kas tas ir rozā? Es negaišu žima mēnesi, par ko tu runā. Viņam muskuļi, zini, ir tik lieli, ka viņš vienkārši izspiež tā kā smadzenes aug. Es neesmu tik uztrenēts, nemulti daudz. Tu esi taisni stūris, what do you mean? Tas ir bodītājums, tā ir cita lieta. Jā. Liek apskaties viņu, viņš tiks. Tā ir vairāk ģenētika. Tas ir. Atkal esmu kā omīte. Tas ir. Nu jā. Nu jā. Nu kā savādāk. Vai cik tu esi izaudzis? Nu, Valentīna dienas gulbīši. Kādi tev Valentīna dienas gulbīši? Jūs esat. Kādi tev gulbīši? No. Jūs esat. Ko tas nozīmē? Ka jūs esat. Nē, es varbūt nosaucu. Plīsīt. Ko jums uzdāvināja Valentīna dienā? Paldies par tādu jautājumu. Jā, tas ir to atbildi pirmais. Jā, no Sofijas konfektes, no Bruno, tas, kas domāts tev, un tu padalies ar mums, kā es sapratu, vai kā tur bija? Nē, tas bija par Tallinu. Mums skolotāji iedeva konfektes. Jā, tas pat nebija Valentīna dienas. Jā, tas nebija saistīts Valentīna dienas. Tad es nezinu. Man Bruno nomizoja manu mandarīnu un uzcēja virsū manu lentīti. Tad viņa dāvana, tas ir viņa ieguldījums, viņa darbs. Jā, bet Viņa tas mīlestīgi ir iegāja tajā kreativitāte. Tās ir kreatīvi, un man patīk. Man patīk mandarīni. Nē, jā, tas bija tavs mandarīns. Nē, jā. Viss kārtībā ar to. Man Valentīna dienā uzdāvināja ļoti skaistu pilnu kaste. Absolūti neko. Tāpat kas tas nav. Nē. Tā ir imaģināja kaste. Kaste ir taisīta no gaisa, no CO2. Kāpēc man uz galvas kastu uzbāzi? Kāpēc gan nē? Un man iegodīgi paveicās. Mana mamma sauc Valentīnu. Tagad es to zinu. Un viņas dzimšanas diena Es to jau ir divas dienas pēc Valentīna dienas. Un tāpēc visos veikalos ir puķes. Un viņas ir pietiekami lētas. Un es vienkārši sapērku vairākus pušķus un apvienoju viņu lielajā pušķī. Un tas vienmēr izskatās smuki. Tu māki tā skaisti saukt puķis? Es māku skaisti saukt Es puķi. arī. Nu, es teorijā zinu, jo man māsa rādīja. Jā, viņa strādā. Tu Viņa teici. strādāja uz brīdi puķu veikliņā. Viņa man iemācīja, kā taisīt rožu pušķi, piemēram. Es uztaisīju tā, ka, es uzzīmēšu, jā. Es nopirku sarkanās rozes. Piemēram, jā. Apkārt bija oranžās rozes. Un tad apkārt bija vēl sarkanās puķis. Un kur zaļumi? Un kur tie zaļumi? Vajag zaļumus. Zaļumi, tās puķis, jā, tās apkārt. Viņas ir tādas puķis, kurām ir tā kā zaļums un klāt. So, basically, te bija daudz zaļumu. Es to parādīšu. Un tad labi. Perfekt. Es zinu, man arī nepatīk tikai krāsa vai kaut kādu Jo tā nav pareizi. smukumu. Es vienu reizi redzēju, kā tā ir puķu Pušķu podu. podu. Es ļoti labi tagad zinu, es esmu profesionāls puķu meistars. Labi, es tev likšu taisīt puķi. Puķis. Jā, tu man iedos puķis, es saukšu viņus un uzdāvināšu Bruno. Ok.
Un pēdējā tēma, par kuru mēs varētu parunāt, ir vai nu Spotify, vai nu projekta darbs. Kas jums vairāk patīk? Kāds sakars ar Spotify? Nu, Spotify ir dārgs, un viņi neko nevar izdarīt. Es Bruno nesen sūdzējos, ka Spotify ir sūds, bet ja tu viņam samaksā, viņš ir labs. Viņš ir mērķēts uz to, lai pelnītu naudu, tāpēc... Jā. Džaga. Jā. Un tad es Bruno to teicu, un Bruno piedāvāja iedot savu kontu, tāpēc, ka viņš, cik es saprotu, viņam ir tas premium. Viņi nopirka ar ģimeni, tā kā viņi visu klausās. Un kas ir vislabākais, ir tas, ka ja tev ir viens konts, tu vienkārši vari pārslēgt mūziku no datora uz telefonu, uz telefonu, uz datoru. Ko tu dari ar viņu mūziku? Visu laiku ar mūziku, kad viņš spēlē, un basically es ielieku kaut Peppa Pig remix, vai nosa, es jūs mata. Tas atgādina, kad es biju, dažreiz, kad man māsa atnāk ciemos, viņai ir, internets. Un tāpēc viņi var telefonā, televizoru ieslēgt un YouTube, un viņi kaut kādas sūdzes slēdz pie durvīm. Es domāju, no sākuma es domāju, ko? Man māsa visticamāk, es nebiju no sākuma, es nebiju apjūts, es biju apjūts 1 sekundi, un tā viņi ienāk no mani. Un es teicu, tu man nedabūji, no gādam, un viņi domāja. Vienkārši iedomājies, spēlē, tev tieši tā, zini, tas confidence mūzika, un pēkšņi sāk spēlēt kaut kāds Peppa Pig remix vai SpongeBob. I got a Glock in my Rari, 17 shots. Un es vēl viņiem, mūsu skolā ir jaunieši, kuri nodarbojas ar mūziku. Tu zini viņus? Jaunieši, kuri nodarbojas ar mūziku mūsu skolā. Tas ir, sanāk, es nezinu, viņi, man liekas, atsevišķi tagad dzied. Viens ir Jebrāns, otrs ir OG Reinīts, un trešais Mason, Marcello, vai kā viņš sevi nosauc, es nezinu. Un es kaut kādā brīdī sāku slēgt viņam tās dziesmas. Vienkārši randomly to albumu, kad viņš ir spēlē. Viņam ļoti patīk. Tiešām. Viņš māja ar galvu, ka jāpatīk. Nu, bet iedomājies, Šādi šitā. Es viņu nebrīdu. Es viņu ieslēdzu. Un viņš var darīt to pašu, kad es esmu Spotifyā. Bet es vienkārši, es redzu, ka viņš jau izmanto, tāpēc, ka man rakstās tur desktop kaut kāds. Un es vienkārši ieslēdzu viņam, piemēram, Donu. Salausta. Tas ir, vai kā tur bija. Es arī nē. Es neklausos latviešu mūziku. Es ieslēdzu viņam to un izēju ārā, lai viņš man nepārslēdz kaut ko. Un vienu vakaru mēs vienkārši viens otram pārslēdzām dziesmas, un es viņu uzslēdzu Let It Go. Un viņš uzreiz uzrakstīja man visu kaut forša dziesma, bet tā bija latviešu versija. Un viņš uzreiz, kāpēc latviešu versija? Laid vaļā, laid vaļā. Lūdzu. Laid mani prom. Apmēram. Es gribu iet uz mājām. Nē, esmu pārbijusies no kaut kā. Zini, par ko mēs neprunājām? Nu? Par to, ka mēs uzvarējām 1. vietu Popielā. Mēs runājām. Jā, mēs runājām. Mēs runājām. Pēdējā epizode bija pirms Popielas. Varbūt. Bet Popielā mēs stāstījām iepriekšējā epizodē, ka tā ir dziesmu un deju konkurs skolā. Un mēs spēlējām, zaudējām brāli. Es biju pašā centrā, spēlēju badmintonu nūju kā ģitāru ar skolotājas mēteli, ko es sasvīrināju, dārgo mēteli. Un mēs uzvarējām 1. vietu. Jā, mēs uzvarējām 1. vietu, un mēs esam lielie maluči. Bija ļoti daudz labu priekšnesu, un man patiešām patika, ka arī dziesmas bija izvēlētas tās, nevis modernās, bet tās, kuras, piemēram, zinām mēs, piemēram, 7 Years.
Once I was 7 years old. Vai arī bija dziesma Adele? Let the sky fall, let it crumble. Man liekas, mēs dziedājam tā kā vēl vairāk. Mums vēl tā kā ar meitenēm bija izveidoti pomponi. Jā, ar kurām karsē meitenes kaut ko dara. Un mēs visu laiku, kad bija katrs priekšnesums, mēs atbalstījām. Tā kā ar viņiem, tas bija tiešām ļoti forši. Un man iedeva puķis priekšnesuma beigās, jo tas bija saplānots, ka klases biedrs iedos puķis, un kad mēs uzvarējām, es vienu puķi iemetu pūlī. Es nezinu, kas to dabū. Es ceru, ka kāds viņu paņēma. Es ļoti ceru. Bija ļoti smieklīgs toreiz obūs paņēma iemetu pūlī. Pirmo vietu mēs sadalījām ar vienu no 9. klasām, starp citu. Viņam bija remix. Man liekas, mēs varam pievienot linku, tāpēc, ka skolas YouTube'ā ielika visu video. Ar visām dejām. Un arī ar dejām. Robertiņš. Jā, tā bija skaista deļa. Ļoti skaista deļa. Mums vajadzētu nākošais gadu izdarīt kaut ko tādu. Dustin. Tāpēc, ka mums ir tik daudz čārdu. Atveras Putina. Kaut kādu vārdu. Nosa. Mēs varam dejot bez krekliem Party Rock Anthem. Kādu? Party Rock is in the house tonight. Have a good time. Jūs varat tēlot tikai, ka jūs esat čiksas, un es gribu redzēt jūsu spatu pēdinām. Es varu ar augstu pēdināt staigāt, es māku. Dustins. Kāpēc tu māki? Kāpēc nemācētu? Kāpēc, lai es nemācētu? Ir apavi. Damēs. Nē, jo, kad es biju sīks, mamma ņēma augstu pēdienas, kad gāja kaut kur tūsēt, un es redzēju viņus, un es domāju, mamma, gribu pamēģināt uz šitiem spīķiem staigāt, vai viņš saka, nē, no labi, es iekāpju, un es zinu, kā staigāt, un viņiem nav tik grūti. Nē, es arī tā darīju, bet tas nav vērti. Es neteicu, ka tas ir ērti, bet es māku. Mēģinu visu dienu ar tādām staigāt. Man vajadzēja fotografēšanas dienā. Starp citu, skolotājiem meži, es jums atgādinu, ka jūs, diemžēl, ar mums šogad nenofočējāties. Mēs bijām tik gudri, mēs dabūjām kreklus pirms Tallinas, tieši vienu dienu pirms fotografēšanās, es viņus izgludināju. Un es jūs noķēru vienā no starpbrīžiem un jautāju skolotāji, vai jūs negribat ar mums fočēties? Jūs pateicāt, nē. Es saprotu, ka jābūt spēkam pateikt nē. Bet. Spēks pateikt nē. Bet. Jūs mums apsolījāt, ka nākošo mācību gadu jūs ar mums nofočēsieties. Jums jānofočējas ar mums. Īstenībā būtu tik forši, ja mums būtu 3 gadus bilde. Tā kā gadu, kad mēs sākām filmēt podcastu, kad mums jūs tik daudz ko esat iedevuši, gan padomu ziņā, gan arī štatīvs vai vēl kaut kas, piekariņi. 2. gads, kad mēs jau kaut ko jau zinām un varam normāli orientēties, un pēdējais gads, kad jūs mūs vairs droši vien neredzēsiet. Tāpēc nākošgad es noķeršu jūs vienā no starpbrīžiem. Man liekas, mums vajadzēs e-pastā skolotājai nosūtīt ziņu, tā kā kāds nedēļa pirms fotografēšanās, jūsu solījums ar tēmu, jūsu solījums, punkts. Jā. Apmēram. Man liekas, ir vēl draudīgāk, ja ir pilnībā visi mazie burtiņi, tā punkts. Tāpēc es varbūt kaut ko neatceros, bet šo es atcerēšos. Un ar to pozitīvo noti mēs varam teikt. Paldies, ka skatījāties šo epizodu. Protams, beigās būs visi krediti no Nikola. Un liels paldies, protams, mūsu skolotājiem. Esam Uķpoks par krekliem un citiem atbalstītājiem. Paldies jums liels un jauku vakaru! Un jūs tagad varat izbaudīt mūsu jauko priekšnesumu no Popielas. Jā. Ar Dievu mans draugs, viss bija Ar Dievu mans draugs, tā tu esi mums.
gatavs questioniem, kad tad tiksim pie mazbērniem, un kad pirmais būs vēl klāt, vai kādu otru negaidāt. Agrāk staigāji pa klubu, tagad viedi aja šumšu, bet es ceru, ka viss ko mūtu, neļauj domāt, ka pieļauj jūtu. Ar Dievu mans draugs, viss bija Ar Dievu mans draugs, tālāk tu bez mums. Raudat meitenes, jūs zaudējat čālī. Raudi bratu, mēs zaudējam brālī. Ja jums patika šī epizode, piesakojiet mūsu Instagramam varam.ziepes.esmu vai mūsu TikTokam @varam.ziepes. Arī jūs varat abonēt mūsu YouTubeam un piesakot mūsu Spotifyam, kuri abi būs zem video. Paldies par klausīšanos!